Es esmu Maija Mežule, dzimusi 32. gadā. Tas nozīmē, ka man šogad novembrī būs 80 gadu. Un Rīgas medicīnas institūtā es iestājos 1950. gadā un pabeidzu 56. gadā. Un tajā laikā līdz 55. gadam aborti bija aizliegti. No 55. uz 56. gadu mūs pēdējos kursos sāka apmācīt izdarīt abortus. Pēc tam es strādāju vairākās vietās, bet man atmiņā ir palikuši gadījumi no neizdzēšam tie gadījumi, kuri ir bijuši tajā laikā, kad aborti bija aizliegti. Es piedalījos akušieru ginekologu pulciņā un mūs veda uz pirmo slimnīcu, kur bija atvērta septisko abortu nodaļa. Šajā nodaļā slimoja, ļoti smagi slimoja un mira sievietes no nelegāliem abortiem, kuri bija vai viņas pašas tos izdarīja, vai viņām piepalīdzēja medicīnas darbinieki, bet visbiežāk arī pilnīgi neprofesionāļi. Ko viņas pašas darīja? Piemēram, skalojās ar dažādiem toksiskiem šķīdumiem, gan ziepju šķīdumu, gan joda šķīdumu, ar pojeņu novārījumu. Šīs sievietes pēc tam dabūja toksisku hepatītu. Rezultātā viņas gulēja dzeltenas un aknu sabrukums bija bieži tāds un sievietes nomira. Tad dažas atkal meklēja palīdzību pie nemediķiem. Es atceros vienu gadījumu, kas bija izdarīts arī ārpus slimnīcas, kā viena, kur uzdevās par mediķi, bet viņa patiesībā bija garderobiste pirmā slimnīcā, ka viņa ar drātu bija mēģinājusi pārtraukt grūtniecību. Protams, viss tur par attiecīgu atlīdzību. Bet dzems bija pārdurta un slimniece nonāca tajā septisko abortu nodaļā, un tur viņai izdarīja dzemdes amputāciju un tāpat arī sakārtoja ievainotos iekšējos orgānus. Tad vēl es atceros tādu gadījumu, ka viena sieviete bija ievadījusi dzemdē, lai sāktos aborts, gumijkoka atvas, kur ir tāda asa, tāda spica. To viegli ievadīt, it kā vieglāk ievadīt tas. Tad vēl es atceros ārpus slimnīcas abortu, ko bija sācis taisīt arī viens nemediķis īsti, kurš bija no tām abortu stangām, kuras viņi kaut kur bija dabūjuši, bija sācis evakuēt augli un sācis evakuēt arī zarnas pie viena. Bija izvilkt vairāk metru zarnu, un tad viņš bija sapratis, ka tā nav viss nabassaite, bet tās ir zarnas, un tad sieviete nonāca slimnīcā. Un, protams, kas iznāca tālāk, to jūs paši variet iedomāties. Šajā slimnīcā ļoti daudz medikamentus izdeva, lai tās sievietes varētu izārstēt, un bieži vien ārstiem arī bija nepieciešama ķirurģiskas operācijas, kur bija jāizņem visa dzemde sakarā ar iekaisu un olnīcu olvadu, tā kā sieviete pēc tam vairāk nevarēja palikt nekad stāvoklī. Atmiņā ir gadījums, ka
viena sieviete, kurai bija mājās 3 bērni, un viņa nekādā veidā nevarēja pieļaut savu apstākļu dēļ 4. bērnu. Viņai bija ārpus slimnīcas taisīts aborts, un stāvoklis bija tik smags, ka viņa pēdējā brīdī pirms nāves viņa arī pateica, kas viņai to ir izdarījis. Nu, un tad viņa nomira, atstājot 3 bērnus. Tad atkal bija tādas jaunās meitenes, kuras katrā ziņā gribēja noliegt mātei, ka viņām ir bijuši dzimumsakari, un arī tās līdz pēdējiem brīdim neteica, ar ko ir taisīts aborts, un līdz ar to ārsts bija apgrūtināti, jo nezināja, kā palīdzēt. Un tad es atceros vienu jaunu meiteni, pašās beigās tomēr atzinās arī mātes klātbūtnē. Viņa teica tā, ko tad tu domāji, vai te mēs tikai aiz rociņas turējāmies? Un, protams, ja cilvēks atzīstās un pasaka, ar ko viņš ir taisījis, kā taisījis, tad atkal ārsts labāk zina, kā palīdzēt. Nu, vienvārds sakot, daudzas sievietes tādā ziņā zaudēja savu veselību vai arī dzīvību. Es esmu kategoriski pret abortu aizliekšanu, jo tad sāktos viss tas pats, kas bija iepriekš, ko es esmu pieredzējusi savās jaunības dienās. Mans ieteikums ir neizlaižiet džinu no pudeles, viņu atpakaļ nedabūsiet. Tas būs tāpat, kā kaņšteicinātājs nevar atrast un nevar apturēt. Es domāju, ka ar cīņu pret abortiem tas nav īstais veids, kā palīdzēt sievietei. Mūsdienu sieviete, mēs taču dzīvojam demokrātiskā Latvijā, kur sieviete ir spējīga un tiesīga pati izlemt par savu ķermeni un par savu ģimenes plānošanu. Es domāju, ka tādā gadījumā mūsu sievietes kļūtu vēl nelaimīgākas, kā viņas jau pat labāk varētu būt, ja viņas ir nonākušas nevēlamā grūtniecības stāvoklī. Jo iziet visu šo garo apgrūtinošo ceļu, gan materiālā ziņā, gan psiholoģiskā ziņā, es atrodu, ka tas ir pilnīgi nevajadzīgs spiediens uz sievietēm, uz sievietes psihi. Un es nedomāju, ka viņas vajadzētu šādā veidā represēt.